neko daudz nevajag. Tulkošanai iedvesmas brīžiem, kad trūkst pareizāk, kad man ir lampa. Man patīk ļoti tas atspīdums. Un es ceru, ka es neaizmeditēšos un arī kaut ko padarīšu. Tad ir ādas soma, kuras likšu žurnālus. Svecītes noskaņai. Šeit arī tāpat kā tur būs, viņas ļoti skaisti raksti, kad tumšs, tad var uzaicināt ciemos, noteikti būs skaisti. No ādas mēbelēm man nepatīk, kad slīd nost. Man būs tagad silti. Tas ir vilnas paklājiņš būtībā, bet es viņu izmantošu kā muguru sildītāju un domu sildītāju, jā. Man galvenais mērķis bija šī brīnišķīgā bļodiņa. Tiešām viņa skaista un praktiski. Šeit ir viņš zems un ļoti praktiski var vienkārši tā nemanot ieslīdēt bļodiņā. Lampa ir ļoti praktiski, jo es varu ieslēgt gaismu un uzzīmēt blokschēmu. Trešā lieta bija krūzīte. Vienkārši man iepriekšējā bija netīru programmētāju, ļoti racionāli cilvēki. Viņi labāk neizmazgā, nopērk jaunu nekā izmazgā. Tādā nesteidzīgā sarunā ar klientu vienmēr tāds naškītis tā uzlabo to noskaņu, tādas sajūtas. Un tiekoties darbā ar klientiem vienmēr tiek nobaldīta kafija vai tēja, un tāpēc šīs maziņās krūzītes man ir ļoti svarīgas. Šī rotu lādīte, tas arī ir darba materiāls, un tas ir atgādinājums savām klientēm neaizmirst par savu sievišķību un prasmīgi spēt izvēlēties sev piemērotas aksesuārus, jā, un atcerēties, ka ar mazām detaļiņām var panākt tādu maksimālu efektu.